Šobrīd Austrumlatgales profesionālajā vidusskolā tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts, kur ietvaros tiks uzlabota skolas infrastruktūra un modernizēts mācību aprīkojums. Mācību iestāde iegūs arī jaunu nosaukumu un statusu. No šī gada 1. septembra uzsākot darbu arī ar citu nosaukumu, kā Rēzeknes tehnikums, kas iet kopā ar profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanu. Plānots, ka darbus mācību iestādē jāpabeidz 2015. gada vasaras beigās, lai sākoties jaunajam mācību gadam audzēkņi varētu novērtēt modernās pārmaiņas. Laboratorijas, kādas līdz šim profesionālā vidusskolā vēl nav bijušas, tiks iepirkts aprīkojums par ļoti ievērojumu summu kopumā par 1,3 miljoniem. Izveidosim pārtikas produktu ražošanas laboratorijas, izveidosim ēdienu gatavošanas laboratorijas, elektriķa profesijai, viesnīcu profesijai, labiekārtosim dienesta viesnīcu. Ieguldot līdzekļus profesionālajās izglītības iestādēs, Izglītības un zinātnes ministrija vēlas panākt, lai profesionālās skolas iegūtu lielāku prestižu, un jaunieši pēc 9. klases absolvēšanas arvien vairāk vēlētos apgūt profesiju. Viennozīmīgi redzam šo skolu ar to, kas šeit tiek ieguldīts kā tādu magnētu un centru visai apkārtnē, lai mēs spētu nodrošināt šo izglītības kvalitāti, kas ir mūsu vadmotīvs, nodrošināt izglītības kvalitāti modernā vidē. Mēs arī spēsim piesaistīt vairāk audzēkņus profesionālā izglītībā, kas ir mūsu mērķis. Mērķis ir sasniegt šo proporciju vismaz 50/50. Šobrīd pēc pēdējās statistikas ir 39/61, kas jau ir būtisks lēciens pēdējo 2 gadu laikā. Austrumlatgales profesionālā vidusskola izveidota 2011. gadā, apvienojot Latgales amatniecības meistaru skolu, Lūznavas un Rēzeknes profesionālās vidusskolas, Rēzeknes, Viļānu un Zilupes arodvidusskolas. Jautājums, vai attīstot mācību iestādes centru Rēzeknē, pārējās skolas netiks nolemtas dabīgai nāvei. Konkrēti atbildes šo jautājumu netiek sniegta. Vien Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra liek noprast, ka izdzīvos konkurētspējīgākie. Ja jūs runājat starp iespējamu konkurenci starp skolām, daudz asāka izvēle un grūtāka izvēle audzēknim ir vai nu turpināt mācības vidusskolā vai doties uz profesionālās izglītības iestādi. Kā es teicu, mūsu mērķis ir palielināt proporcijas 50/50, līdz ar to augot audzēkņu kopējiem skaitam. Profesionālā izglītībā arī šādi kompetences centri varēs turpināt attīstīties. Vērojot projekta ieceres uz papīra, jāteic, Austrumlatgales profesionālā vidusskola, jeb Rēzeknes tehnikums, patiešām izskatās iespaidīgi, un pārmaiņas jauniešiem varētu radīt lielāku interesi par mācībām tieši šajā skolā.